Šīs džeks pārdeva ceļmalas akmeņus par $4 gabalā un nopelnīja ar to miljonus. Izklausās pēc vājprāta? Nē, tas ir ģeniāls mārketings. Gerijs Dals no Kalifornijas radīja Petrok, akmeni kā mājdzīvnieku. Viņš vienkārši ņēma parastu laukakmeni, ielika to glītā kastītē ar salmiem un pievienoja smieklīgu pamācību par mājdzīvnieku kopšanu un dresēšanu. Un ziniet ko? Viņš pārdeva $1,5 miljonu šādas kastīšas. Cilvēki nemaksāja par akmeni, to var pacelt no zemes bez maksas. Viņi maksāja par emocijām, par joku, par piederības sajūtu trendam. Gerijs nepārdeva fizisku objektu, bet gan koncepciju. Un tagad galvenā atziņa jūsu biznesam. Ja šis vīrs spēja pārdot $1,5 miljonu parastu akmeņu, vienkārši radot aptien pareizo stāstu, tad kāpēc jūs baidāties, ka jūsu reāli noderīgais produkts vai biznesa ideja nevienam nav vajadzīga? Atcerieties, jūs nekad nepārdodat burciņu vai mārketinga plānu. Jūs pārdodat stāstu, rezultātu un emocijas. Beidziet apgrūtināt cilvēkus ar garlaicīgiem sastāviem un īpašībām. Sāciet pārdot jēgu. Tieši tā tiek pelnīta liela nauda. Bet kādu stāstu pārdodat jūs? Rakstiet komentāros!